laikā, tad var ir droši, jā, arī ierakstīts tiek ieraksts. Tātad, ja jums ir jautājumi kaut kādi sarunas laikā vai arī, es domāju, var arī čatā mierīgi rakstīt tos jautājumus, es ik pa laikam paskatīšos čatā. Tātad uzdodam jautājumus jau sarunas laikā, lai nekas neaizmirstas. Tā, un ko gribēju vēl pateikt, šī saruna man nebūs tā kā prezentācija ar slaidiem, bet es jums parādīšu pašu platformu. Līdz ar to mēs arī iesim cauri tām cenām, piedāvājumiem, jūs paši varēsiet arī tur pajautāt, ko jūs gribat apskatīties tieši, lai saprastu, kā tas reāli dzīvē izskatās. Tātad, nu, mums visiem vai ne patīk ceļot, vai ne? Jo ja mēs visi esam šeit savākušies, mums visiem patīk ceļot, bet tā ir kaut kāds problēmas, kas mums neļauj ceļot, nu, vairāk vai kā. Tas ir, protams, naudas jautājums, kas ir primārais, vai ne? Tad ir laiks, nav ar ko kopā ceļot, nu, vēl visādas tādas problēmas rodas. Tā, lūk, es jums šodien pastāstīšu, kā no tā visa var izvairīties, un iestājoties mūsu ceļotāju klubā. Tā tad iesim uz priekšu, un es jums nošērošu tā savu attēlu. Tā, jūs redzat, vai ne, Travel Advantage mājaslapu? Jā. Redzat, labi, ok. Tā, te jums tā, es pastāstīšu par ceļošanas klubu, kas saucas Travel Advantage. Tā ir starptautiska kompānija, viņa ir dibināta 13. gadā, un ir starptautiska kompānija, kurai filiāls ir pa visu pasauli. Mēs esam gan Amerikā, Anglijā, apvienotie Arābu Emirāti, Londonā un tā tālāk. Principā mums ir vairāk kā 500,000 biedri pa visu pasauli, līdz ar to arī mums ir piedāvājumā visa pasaule. Un tad iesim pēc kārtas. Primāri tas, ko mēs piedāvājam, tās, protams, ir viesnīcas. Nu, tas ir. Tad mums, protams, vēl ir lidojumi, automašīnu noma, life experience, tie mūsu tā kā autotūras pasākumi. Par tiem es pastāstīšu varbūt drusku vēlāk. Tad ir transfers, kas ir autotransports no uz lidostu. Tad ir kruīzi. Mums arī ļoti plaši piedāvājums ar kruīziem. Tā, es noņemšu te kaut ko nost, lai es labāk jūs redzētu. Tā. Jā, tad mums ir Lifestyle Malls, tas ir outletu brendu veikals, kas mums ir. Tad mums ir kurorti, sauszemes transports, aktivitātes, kas iekļauj arī ekskursijas, visādas izklaides. Tad mums ir dzīvokļi, tas ir apmēram tā kā Airbnb piedāvājumi. Tad mums ir biļetes uz koncertiem, uz visādiem pasākumiem. Tad mums ir flash deal pasākumi un club pasākumi. Tas arī ir īpaši ceļošanas klubā ceļojumi, kas mums ir. Tātad par pašu kompāniju es īsumā jau izstāstīju, ka tā ir starptautiska kompānija, un tāpēc varbūt tās iesim cauri pa sadaļai un paskatīsimies, kā tas viss strādā. Nu, šī tā platforma, kur es jau kādu gadu pērku savus ceļojumus, un tas ir reāli izmainījis manu tā kā ceļošanas paradumus, jo es vairāk neskatos cauri vairākām dažādām platformām, nesalīdzinu cenas, bet es zinu, ka šeit vienmēr būs tā izdevīgākā cena, un šeit es arī pērku visus ceļojumus. Pirms tam, protams, kā visi es izmantoju Bookingu, Expedia, Airbnb bija man platformas, kuras visu laiku salīdzināju šīs cenas. Bet šobrīd jau kādu gadu es izmantoju tikai Travel Advantage, kas savukārt ir ļoti izdevīgi un parocīgi. Tātad, ja mēs ejam cauri, tas varētu jums parādīt, kā tas šeit viss darbojas. Tātad, primāri tās ir viesnīcas. Nu, te es gribētu uzreiz jūsu atbalstu, ka mēs varētu paskatīties kaut kādu jau konkrētu valsti, kas jums interesētu, lai jūs tiešām redzētu, kā tas reāli darbojas.
Jums ir kaut kāda konkrēta valsts, ko jūs gribat paskatīties, ko man te ierakstīt, vai jūs kaut kur tuvākajā laikā taisaties ceļot? Tā, čatā kaut kas ir Itālija, Bergamo, Andis, Itālija. Ok, paskatīsimies uz rītdienu. Jā, šitas ir labs arī ar to, kad var nobukot jau uz tātad es te sapratīšu, kā tik tas čats darbojas. Es viņu kaut kur nolaidīšu nost. Ok, tā. Labi, rakstam Itālija. Itālija uz rītdienu. Itālija. Par gamotu man tās jāskatās būs atsevišķi. Tā, kas mums rītā pa datumu ir? Mums rītā ir 1. jūnijas. Nu, skatīsimies uz vienu dienu, lai varētu salīdzināt. Tā, pagaidiet. 1. jūnijas līdz 2. jūnijas pareizi bijām 2 pieaugušie, ja? Un tagad mēs meklējam. Tā, tagad viņš atrod tās labākās opcijas. Viņš salīdzina tagad mūsu cenu ar publiskajām datubāzē pieejamām cenām, tā kā, lai mēs saprastu, kāds mums ir ieguvums salīdzinot ar pārējām platformām. Tad pastāstīšu jums, ka defaultā, ko viņš izmetīs, tad viņš izmetīs tās viesnīcas, kurām ir vislielākais izdevīgums salīdzinot ar publiskajām datubāzēm. Nu, publiskās datubāzes tas ir visiem zināms Bookings, Expedia, un vēl kaut kāds Agora laikam bija Āzijā, tā datubāze. Šeit, piemēram, viņš izmet to salīdzinājumu, ka te ir 61% var ietaupīt salīdzinot ar citām datubāzēm, un tā viņš iet uz leju. Akcija, nu tās procenti iet uz leju. Ko mēs te varam izvēlēties? Mēs varam skatīties, protams, to vislielāko ietaupījumu. Te mēs arī redzam novērtējumu viesnīcai, un te ir tā cena. Man ir ielikti dolāri, bet te viņus var pārmainīt arī uz eiro. Varbūt es pārmainīšu uz eiro, lai būtu tā saprotamāk. Te arī var mainīt valodas. Nu, principā es strādāju ar angļu valodu, bet var nomainīt uz krievu valodu. Latviešu valoda gan te nav, bet, nu, ja kādam ir tuvāk krievu valoda, tu var nomainīt uz krievu valodu. Tātad, ko mēs te redzam? Cenas ir eiro. Tas ir tas lielākais ietaupījums salīdzinot ar publiskajām datubāzēm, un tā mēs ejam uz leju un skatāmies tad kā pēc tiem ietaupījumiem. Bet, protams, ka mēs varam izvēlēties arī pēc lētākās cenas. Lūk, šitain te uzliekam no lētākās uz augstāko cenu, un tad mums izmet, lūk, kādas ir cenas no lētākās cenas uz augstāko. Tā mēs varam iet un skatīties viesnīcas, skatīties, cik mēs gribam zvaigznītes, kādā cenu amplitūdā un tā tālāk. Un tad, protams, mums ir svarīgi arī, ja mēs, piemēram, gribam brokastis no rīta paēst viesnīcā, tad mēs izvēlamies šeit brokastis. Tad viņš atkal izmetīs mums visas viesnīcas ar brokastīm, un tad mēs varam skatīties tālāk. Bija, paskatīšos čatā, kas tur vēl rakstīts ir uz rītdienu. Es vienmēr izvēlos par diennakti ar parkingu automašīnai. Ar kartē kā bookingā. Jā, mums ir pieejama arī karte, līdzīgi kā bookingam. Tā, jā, te var izvēlēties ar brokastīm viesnīcas. Lūk, te var izvēlēties arī pēc zvaigznītēm. Ja interesē parkings, to arī šeit var atlasīt. Mēs ejam uz leju, lūk, šeit ir tie atlases parametri, kādi mēs gribam, arī spā viesnīcas var atlasīt. Ja ir saundas, gribat spā, gribas, kad tas parkings bija, reku ir parkings. Pieejams, viņš atkal atlasa pēc parkinga. Nu, pēc tiem visiem parametriem, kā mēs esam pieraduši bookingā atlasīt viesnīcas, tā arī viņš šeit atlasa viesnīcas.
Ja mēs skatāmies pēc karti, ja mēs gribam redzēt rekute, sanāks tā, kreisajā pusē ir karte, un te mēs varam redzēt, mēs vēl karti varam palielināt, un te mēs varam redzēt tās viesnīcas, kur katra viesnīca atrodas, uzklikšķināt virsū, un te mēs jau redzam, cik viņa maksā. Te uzklikšķinām virsū, redzam, cik viņa maksā. Un tā mēs ejam cauri visam un piemeklējam mūsu interesējošo viesnīcu. Nu, piemēram, paņemam kaut vai šito te 3 zvaigžņu viesnīcu, 8,6 vērtējums, samērā labs vai ne? Maksā 77 eiro 2 cilvēkiem ar brokastīm mēs te atlasījām, vai ne? Ja tu paliki tās brokastis, jā, brokastis atlasījām. Un vēl te var uzreiz pieminēt tādu labumu, ka par katru iztērēto eiro, ko mēs iztērējam šī mājaslapā, mēs dabūjam atpakaļ travel kredītus. Reku te viņa augšā uzrakstīti, ja mēs samaksājam 77 eiro, mēs dabūjam atpakaļ 98 travel kredītus. Travel kredīts ir tāds tā kā uzkrājums, kas veidojas no katra tava iztērētā eiro šeit, kurus tu pēc tam vari pie nākamās rezervācijas paņemt nost. Tā kā tev nākamā rezervācija sanāks vēl lētāka, jo tu iztērēsi šos travel kredītus. Uzreiz var pateikt, ka 98 travel kredīti ir 98 centi. Tā kā 100 travel kredīti ir 1 eiro. Te var apmēram redzēt, ja tu paņem viesnīcu pa 91 eiro, tad tu dabūsi 111 travel kredītus ir 1,16 eiro atpakaļ, kurus pēc tam pie nākamās rezervācijas tu vari nominusot nost, un tā tev šī viesnīca paliek vēlētāka. Tātad, kā notiek rezervācijas? Mēs skatāmies cauri, piemēram, izvēlamies šo viesnīcu. Tad mēs, te ir aprakstīts, te pat ir bildes visas, kā tā viesnīca izskatās, ir istabas, apmešanās vieta. Te visu var redzēt, un te ir ar iekļautām brokastīm. Šī ir neatmaksājuma, un tur ir jāskatās, vai tu izvēlies neatmaksājumu vai atmaksājumu. Tur gan jau, kad arī cena atšķirsies, tā kā 78 eiro, tu dabū atpakaļ 98 travel kredītus un ar iekļautām brokastīm. Šeit, laikam, visas būs neatmaksājums, bet, te var izvēlēties arī istabiņas, kā to saka, kādu istabiņu tu vēlies, vai double room, vai twin room, vai ko tur izvēlies. Labi, tas ir par viesnīcām. Paskatīšos. Lai kļūtu par kluba biedru, kādi nosacījumi, Ginta jautā. Jā, šito mēs noteikti apspriedīsim, bet, drusku vēlāk. Es parādīšu pašu platformu, un tad mēs arī izrunāsim to jautājumu, kā kļūt par kluba biedru. Lūk, šitas ir tas viesnīcas, kur meklēt viesnīcas sadaļa. Tad mums arī, protams, ir lidojumi, automašīnu noma, life experience pasākumi. Lūk, pie šī te life experience pasākumiem es gribētu pakavēties ilgāk, jo šitas ir mūsu tās kompānijas lepnums, ar ko mēs ieejam turisma industrijā. Un šeit jau mēs piedāvājam turis, kā tur operators, kurš darbojas ceļošanas biznesā. Un tās turis nozīmē, ka mums jau ir saplānoti ceļojumi. Tātad mums ir vispār 5 veida ceļojumi. Ir life experience ceļojumi, kas ir tie parastie ceļojumi. Parastie ceļojumi nozīmē, ka tur parasti ir iekšā viesnīca, ar brokastīm, un ir gadījumi, kad ir transfers, bet pārsvarā tā ir tikai viesnīca. Life experience pasākumi jāsaprot ar to, ka tie ir noteikti pasākumi noteiktos datumos, ko es vēl parādīšu. Noteikti datumi ir, noteiktas dienas ir, parasti tās ir 5 dienas, 4 naktis,
un šie piedāvājumi mums ir pa visu pasauli. Tātad, kā es parādīju, ir tie parastie life experience ceļojumi, tad ir deluxe ceļojumi, kur iekšā jau ir viesnīca, ēdināšana un arī kaut kādas aktivitātes un ekskursijas. Tad ir tematiskie pasākumi, kur ir iekšā kaut kāds, piemēram, ieejas biļetes uz kādu pasākumu. Piemēram, mums šobrīd ir piedāvājumā Parīzes Fashion Week pasākums, tad vēl mums ir piedāvājumā Formula 1 pasākums uz Baku. Tad, protams, mums ir kruīzi. Arī, mēs vēlāk iziesim cauri, kas mums ir piedāvājumos, bet ir kruīza piedāvājumi, un tad ir mega piedāvājumi, kur jau ir ekskluzīvi piedāvājumi, kas nozīmē, ka tur jau ir iekšā, superīgi, ekskluzīvi piedāvājumi, izbrauciens ar jahtu, tur, tādā šikā variantā tas viss jau iet. Tātad, ja mēs paskatāmies tieši life experience piedāvājumi, kas ir, tie mūsu parastie piedāvājumi, tad šeit var atrast piedāvājumus, sākot no Rumānijas, un tā mēs ejam uz priekšu. Pirmie datumi, kas te parādās, lūk, šis piedāvājums jau iet, ir, tuvākie datumi, kas ir. Un pēc tam mēs šitien varam iet cauri, skatīties, un šeit mums ir 2 lapas, laikam sanāk, 2 lapas ar piedāvājumiem. Pēdējais piedāvājums jau ir, redziet, jau nākamais gads uz janvāri, bet par šo pusgadu jau te ir diezgan daudz piedāvājumi, kur var aizbraukt. Tad ir, kā es minēju, deluxe piedāvājumi, kas nozīmē, ka te jau ir iekšā arī ekskursijas. Labi, tam mums vajadzēs sēču uzspies, un tad viņš tieši sameklē tos deluxe piedāvājumus. Piemēram, mēs te varam paskatīties, es zinu, ka tas, kas būs tuvāk, Erevāna, Uzbekistāna un tādi, tie jau ir izpirkti piedāvājumi, jo, tāds, protams, tās labākos piedāvājumus jau izpērk diezgan ātri, jo mums tā kompānija paplašanās, nāk klāt daudz jauni klienti, līdz ar to arī tie ceļojumi tiek vairāk izpirkti, bet par to nav jābēdā, jo mums katru mēnesi ir apmēram kādi līdz 10 jauni piedāvājumi, un tu vienmēr vari izvēlēties to, ko tu vēlies un kas patīk. Piemēram, Atēnas ir parastais life experience piedāvājums, un te ir Dienvidkorejas Jeju salas. Pat nezināju, ka tādas ir. Te arī, protams, var atrast kaut kādas iedvesmas jauniem ceļošanas galamērķiem. Jā, ko īstenībā tāds parastais cilvēks varbūt maz arī nezina. Lūk, šeit ir tā parādīšu, kā tas izskatās. Piemēram, šeit mums ir viens deluxe life experience. Te ir noteikti datumi, kad viņš notiek. Te ir dienas. Te aprakstiņā var izlasīt, kurā vietā ir viesnīca, kas tā pa viesnīcu, ir aprakstīts, ka jūs paliksiet Bridge Seogvipo, pat nevar izrunāt viesnīcā, un te var izlasīt visu to, kas ir iekļauts iekšā piedāvājumā. Tas ir 5 naktis, istabiņa uz okeānu, brokastis, transfers uz lidostu, ekskursijas, kaut kāds village, tas ir ciema apmeklējums un meža kaut kāds apmeklējums, un vēl viens pusdienas arī ir iekļautas iekšā. Un tas viss ir pieejams šajā deluxe life experience pasākumā. Kas te jāņem ir vērā? Ja mēs runājam par to, kā iestāties klubā un cik kas te maksā, piemēram, pa viesnīcām mums ir skaidrs, mums ir cena, to mēs samaksājam un rezervējam un braucam atpūsties. Šeit ir tā, ka te jāņem vērā, ka šeit ir tie īpašie kluba nosacījumi. Piemēram, šis pasākums maksā 514 eiro vienam cilvēkam, bet šeit tu vari norakstīt 300 lojalitātes punktus. Ja mēs no 514 atņemam 300, tas sanāk, kad rezervējot
šo ceļojumu tu samaksā 214 eiro. Jo 300 punktus tu jau esi uzkrājis pie mums kā ceļošanas biedrs. Un par to, kā uzkrāt šos punktus un kā viņi skaitās, to drusku vēlāk parunāsim pie tās iestāšanās nosacījumiem. Bet, lūk, šā te ir jāskaita mūsu tie life experience pasākumi, kas ir rakstīts booking closed. Nu, tā kā laikam jau viss te ir izpirkts. Jā, bet katrā ziņā tā paskatīsimies kaut ko interesantu, kas varbūt nav vēl izpirkts. Tā, tematiskie life experience, kā es teicu, tie mums ir arī vairāki veidi, kas man ir Baku, kam interesē Formula 1 pasākums, tie droši var braukt uz Baku. Ir 23. 29. septembris. Tā cena ir norādīta šeit, bet tu vari izmantot 750 lojaltātes punktus, un tādā veidā šī cena tev samazinās. Un te var iet cauri un skatīties, reku ir Parīzes Fashion Week pasākums, kur īstenībā es kā tāds parastais cilvēks nekad vispār varbūt mūžā neiedomātos, ka es varētu nokļūt uz Parīzes Fashion Week nedēļu, kur ir ieejas biļetes, mēs varam atvērt vaļā, kur ir ieejas biļetes tādā Fashion Week pasākumā, kur ir vakariņas šova laikā, kur ir deluxe numuriņš. Katrā ziņā, tie, kas ir bijuši Parīzē, tie jau saprot, ka Parīze ir, tagad jau man liekas, ir mega dārga pilsēta. Tur vispār dabūt kaut kādu tādu smuku viesnīcu, man tā liekas, ja mēs parēķinām te pēc cenām, ir 1200 mīnus 900, tad kaut kādu 400 eiro jāpiemaksā. Man tā es turpat viena nakti 400 eiro Parīzē maksā tādā 5-zvaigžņu viesnīcā. Tā, un ko es vēl gribēju pieminēt, life experience pasākumi ir vērti ar to, ka tie noteikti notiek 5-zvaigžņu viesnīcās. Ja ir kurorti, tad all inclusive, protams, ja ir viesnīcas, tad ir ar brokastīm. Viesnīcas parasti ir ļoti labas, ir 5-zvaigžņu viesnīcas. 5-zvaigžņu viesnīca, bet tā cena, ko tu reāli samaksā par šo ceļojumu, ir tā kā, ja tu rezervētu 3-zvaigžņu viesnīcu. Ar to ir arī labi šie life experience pasākumi. Protams, mums arī ir kruīza life experience, tā kā es esmu kruīzu cienītāja, tad man dikti patīk šie pasākumi, jo mums ir kruīzi ne tikai pa jūrām un okeāniem, bet mums arī ir pa upes kruīzi, pa Nīlu, Danubes, pat nezinu, kā viņa latviski saucas. Katrā ziņā tā ir upe, un te ir Japānas kruīzs arī. Un tās cenas ir lētāk nekā, ja tu pēc tāpat kruīzu. Pats par sevi. Tā es paskatīšos čatā, vai ir kaut kādi jautājumi. Pagaidām nav, bet ja jums ir kādi jautājumi, tad jūs droši varat rakstīt čatā jautājumus, es visu paskaidrošu. Tā, tas ir par life experience pasākumiem. Vēlreiz atkārtošu varbūt tās, ka tas ir tas mūsu kompānijas lepnums, ar ko mēs ieejam šajā ceļošanas industrijā, piedāvājot ne tikai kaut kādas viesnīcas un tādas lietas, ko var atrast pie jebkura, bet tieši šos life experience pasākumus tu ne pie viena cita neatradīsi, jo mums ir ļoti labi norganizēti, ar visām ekskursijām, aktivitātēm, ka tiešām tu jūties piepildīts pēc šī pasākuma. Tātad, kas mums vēl tur bija transferi, kā jūs teicu, kad ir no uz lidostu tie paši kruīzi, jo life experience tas ir, jāsaprot, ka life experience tas ir tā kā tūre, ko organizējam mēs paši, bet kruīzus tu vari nopirkt arī no jebkuras citas kompānijas, kruīzu kompānijas noteiktu kruīzu. Tie, kas ir, es nezinu, vai kāds ir braucis no jums ar kruīziem vai kā, bet šeit var nopirkt tos kruīzus populāros, kas ir pa vidusjūru, kas ir Norvēģijas fjordi, arī tālāk Karību jūru.
Karību jūru, Japānu un tā tālāk. Pa kruīza līnijām mums ir paskatieties pēc mazliet visas kruīza līnijas ar tā pašas MSC kruīzi, kur ir ļoti laba kruīza līnija. Princes līnija es pazīstu, tu ļoti labi dod ēst. Tā kā, ja jums interesē kruīzi, to es arī sīkāk varu pastāstīt. Tātad, ko es vēl gribēju te parādīt? Tātad mums ir outletā veikals arī. Šeit var iegādāties outleta brenda preces pa labākām cenām. Citreiz varbūt tādas daudz jautā, un viņš lēnām tur laikam ielādējas. Daudz jautā, kāpēc mums vispār ir kaut kas tāds pie ceļošanas, bet tā kā mums bija Covid, tad kompānija vēl pastāvēja pirms Covida, un lai viņi izdzīvotu šajā Covid laikā, tad viņi ieviesa šo outlet brendu veikalu, kur cilvēki varēja tērēt tos savus uzkrātos lojalitātes punktus un nopirkt sev kaut ko draugiem, radiniekiem, Ziemassvētku dāvanas un tā tālāk. Un ja tu pasūti no šejienes 150 eiro un vairāk vērtībā, tad tev ir pienākas bezmaksas piegāde. Lūk, šeit ir outleta brenda veikals, bet iesim mēs atpakaļ. Tā, gatavējs tie ir kurorti, un kā mēs zinām, tur ir viss iekļauts, un tā meklēšana notiek arī tāpat kā viesnīcām, tad ir sauszemes transports, aktivitātes ekskursijas, arī jebkurā vietā tu vari pasūtīt uz noteiktu dienu, tu vari izlasīt visas atsauksmes, un tāpat kā pie viesnīcām, arī pie jebkura rezervējuma tev pienākas šie travel kredīti, ko tu vari izmantot pēc tam. Nu, piemēram, te uzrakstīt to pašu Itāliju, un tad viņš tev izmetīs Itālija, jā. Zinu, kā viņš jau pa pilsētām ir jāraksta, būs noteikti tā, un tad viņš izmetīs visas tūras, kādas tu vien var pasūtīt. Un jūs paši arī varat redzēt cenas, kādas šeit ir. Tā kā tās ir vēl viens foršs piedāvājums aktivitātes. Steigstījai dzīvokļa tipa palikšana tikets, tas nozīmē ieejas biļetes uz koncertiem, uz lielākiem pasākumiem. Lūk, te var izvēlēties pēc tā, kas interesē mūzika, sports. Pa sportu, es zinu, te ir Formula 1 biļetes arī iekšā jau, tā kā var izvēlēties. Nu, te vienkārši ej cauri un izvēlies, ko tu gribi. Tā, šitā mēs noslēgsim mēs palikām tā Flečtils, tie īpašie piedāvājumi, ko kompānija tur kaut kādi 3-2 viesnīcas ir, no tādiem īpašiem piedāvājumiem. Un vēl, ko es gribēju padalīties ar zeklā piedāvājumiem, kas arī ir tāds ceļošanas veids, jo te tā meklēšana ir drusku savādāka nekā pie viesnīcām. Te vispirms ir jāatrod ir reģions, kur tu gribētu aizbraukt. Piemēram, paņemsim to pašu Eiropu. Mēs paņemam Eiropu, tad, piemēram, mēs paņemsim oktobri. Oktobri, tagad ir bērnu brīvlaiks, jā, skolnieku brīvlaiks, un dienā mēs varam izvēlēties, piemēram, labi, 21 dienu. Tas nenozīmē, ka 21 dienu tu atpūtīsies, bet tas ir tās robežas, kādā viņš meklēs šos piedāvājumus. Tā, un te, ja mēs ejam lejā, te mēs varam izlasīt valsti. Nu, es zinu, ka Kanāriju salas mums latviešiem ir ļoti populāras. Tur ir labi ar to, ka tur visu cauru gadu ir saulīte, un tur var braukt atpūsties. Lūk, šeit ir tās cenas, kas parādās, bet te interesantākais ir tas, nu, piemēram, paņemsim pagaidām lētāko variantu. Te ir interesanti tas, ka es tur parādīšu, ka viņš atlasa, te var palikt uz nedēļu. Kurorts ir uz nedēļu, no līdz. Reku te ir aprakstīts, kad ir 2 guļamistabas un var palikt līdz 6 cilvēkiem.
Un tā cena, kas šeit ir uzrakstīta, piemēram, šī nedēļā ir 854 eiro, bet paskatieties, nākamā nedēļā jau ir 533 eiro. Un šī cena, bet te ir te ir 4 cilvēkiem, un šī cena ir uz 4 cilvēkiem. Full kitchen, šajos labi piedāvājumos, full kitchen nozīmē, ka tās ir ar virtuvīti iekšā. Reku te var paskatīties arī bildes, kā tas izskatās, kā tas ir, kad ir virtuve iekšā, te ir dzīvojamā istaba, lūk, virtuvīte. Nu, tas ir virtuvīte iekšā, ka tu var taisīt ēst tur uz vietas. Un tas viss tev izmaksā 533 eiro uz 4 cilvēkiem uz nedēļu. Uz nedēļu tu te var braukt un atpūsties. Un šeit ir tā iespēja, ka tu var norakstīt arī diezgan daudz tos lojalitātes punktus, kas ir mums piedāvājumā. Tā, pa lielam es jums esmu visu izgājusi cauri un pastāstījusi, kas te ir pieejams. Vēl par tādiem labumiem varu pieminēt, kad lūk šos life experience pasākumus, vienalga life experience kaut kādu parasto pasākumu. Tagad tu esi ceļotāju klubā, šī klubā gadu, un esi tā kā aktīvi maksājis šo dalības maksu, tad tu pēc gada šitos life experience pasākumus vari nopirkt, izmantojot tikai lojalitātes punktus. To gada laikā savus uzkrātos lojalitātes punktus, neko nepiemaksājot no savas kabatas. Un tu vari izmantot šos punktus visai ģimenei. Nevis tikai tev vienam, bet visai ģimenei var izmantot šos punktus. Un tas nozīmē, ka jūs visa ģimene varat braukt kopā atpūsties. Un nav jābūt tā, ka nav jābūt visiem klubā, bet varbūt tikai viens cilvēks klubā, lai izmantotu visus šos piedāvājumus. Un arī tos punktus var izmantot life experience piedāvājumiem un arī zeklaba piedāvājumiem, kurus es rādīju, kur ir uz nedēļu ar to virtuvīti iekšā. Tā tad par tiem labumiem īsumā, jā, pirmkārt, kad par katru iztērēto eiro tev nāk klāt travel kredīti, tā kā 100 travel kredīti ir 1 eiro. Pie labumiem vēl var pieminēt, kas man ļoti patīk, tas ir šitien te atrodas support dienests. Te var sazināties ar atbalsta dienestu par konta jautājumiem un arī par ceļošanas jautājumiem. Atbalsta dienests mums strādā 24/7, tas nozīmē visu cauri diennakti. Tu viņiem varējām rakstīt par kaut kādām rezervācijām jautājumus, par maksāšanas jautājumus. Ja tev ir kaut kāds problēmas rodas ar, nezinu, vienalga kaut kāds iečakoties iekšā problēmas rodas, vai esi jau tādā valstī un tev ir kaut kādas problēmas, tu mierīgi viņiem var rakstīt, un tur otrā pusē jau tev atbild dzīves cilvēks, nevis tikai robots, kā bieži vien tas mūsdienās ir. Un visas šīs nepūšanas notiek caur šo klienta atbalsta dienesta. Tev pat tieši ar viesnīcu nav jārisina visas šīs problēmas, bet viņi paši risina tās problēmas. Reku manā kontā var redzēt, te augšā ir uzrakstīts tie lojalitātes punkti, cik man ir uzkrāti un travel kredīti. Tā kā es travel kredītus esmu jau diezgan daudz patērējusi, tad man šobrīd ir tikai 88, tas nozīmē, ka man ir 88 centi. Nav daudz, bet patīkami. Tā, ko vēl pie tādiem labumiem es varētu pastāstīt? Jā, kad šeit apakšā var redzēt arī visas licences un visas atļaujas, ka mēs darbojamies ceļošanas klubā, ka mēs darbojamies ceļošanas industrijā ar licenci, kad mums ir visi kārtībā ar dokumentiem. Un arī, te mums ir neatkarīgi, var paskatīties, katrs ir Trustpilot, kas ir neatkarīga atsauksmu bāze, kur ir mums jau ap 2000 atsauksmes uzrakstītas, un vidējais vērtējums mums ir 4,8, kas ir
diezgan labs vērtējums. Jā, šeit var arī, tas ir atbalsta dienests, mums ir 150% labākās cenas garantija. Tas nozīmē, ka ja tu atrodi to pašu viesnīcajos pašos datumos par labāku cenu, tad kompānija tev atmaksā šo starpību 50% apmērā. Kā jau es teicu, atbalsta dienests vairāk kā 2 miljoni mums ir viesnīcas, tā kā tas apmērs, kāds mums ir šī ceļošanas klubā, ir apmēram tā kā Bookingā tās viesnīcas, tā kā nevajadzētu uztraukties par to, ka, mums pietrūks viesnīcas vai mēs nevaram piedāvāt tikpat daudz. Un katru mēnesi mums nāk jauni piedāvājumi klātenī Life Experience pasākumā. Labi, paskatīšos, ja varu kādu ceļotāju paņemt līdzi. Vai es kā kluba biedrs varu kādu ceļotāju paņemt līdzi? Jā, mums arī vēl ir tāda iespēja, kad, ja tu esi šī klubā, tad tu vēl šī klubā vari pievienot līdz 4 cilvēkiem. Te, kur viņi ir aiziet uz savu kontu, un tev te ir, tās atradīšu, travelers, skaitās travelers, un tu vari pievienot līdz vēl 4 cilvēkiem. Tu esi pirmais cilvēks un vēl 4 ceļotāji. Šie 4 ceļotāji pilnīgi neatkarīgi no tevis var izmantot visas šīs ceļošanas kluba piedāvājumus, neatkarīgi no tevis. Ja viņi tērē kaut kādu naudiņu, pērkot kaut ko šī ceļošanas klubā, šie travel kredīti aiziet pie tevis, un, protams, ka viņi nevar tērēt tavus lojalitātes punktus. Tātad šis ir par to pašu platformu, un ko šeit labu var iegūt. Un tālāk mēs ejam pie tās sadaļas, kas saucas, kā tad iestāties ceļošanas klubā. Es saprotu, jūs redzat, ka jau man ekrānu, vai ne? Vienkārši nomainījās slaids. Tātad, jo es vairāk čatu neredzu. Laikam būs jāizslēdz laukāts šis, lai es pēc tam čatu redzētu. Tātad, kā tad iestāties mūsu ceļotāju klubā, un kas ir tie lojalitātes punkti, un kā tie uzkrājas? Tātad, mums ir 2 pakas. Pirmā paka ir elita paka, kura maksā $339. Pēc tam katru mēnesi tev jāmaksā $120. Ja mēs rēķinām eiro, par cik tagad ļoti labs ir kurs, tad īstenībā ir kaut kādi 105, 107 eiro katru mēnesi atkarībā no kursa. Un katru mēnesi šie $120 pārvēršas par 120 lojalitātes punktiem. Un tas ir tas uzkrājums, kā tu uzkrāji savus punktus, lai pēc tam nopirktu mūsu pasākumus. Nākamā paka ir Elita Turbo paka, kura maksā $589, un pēc tam katru mēnesi, tāpat kā Elita pakai, tu maksā $120. Bet šeit ir viena ļoti liela atšķirība, ka šie $120 katru mēnesi pareizinās ar 2. Un beigās tu iegūsti 240 lojalitātes punktus, un tie 240 ir katru mēnesi, un tā viņi iet uz priekšu katru mēnesi 240 punkti. Jāsaka uzreiz, ka šos punktus arī var tērēt uzreiz. Tu, piemēram, šodien iestājies klubā, un rītā tu jau var tērēt savus punktus ceļojumam. Tev nav jāgaida ne pusgads, ne gads, ka tev būs uzkrājušies punkti, bet tu uzreiz var tērēt. Pēc gada vienīgā lieta ir tāda, ka tu var tērēt visus šos punktus savam ceļojumam. Un, piemēram, no turbo pakas, ja tu iemaksā $589, uzreiz 490 aiziet kā lojalitātes punkti, uzreiz ieskaitās tavā kontā, un tu uzreiz vari tērēt saviem ceļojumiem. Tas ir par tām pamatpakām, kādas mums ir šobrīd. Iestāšanās maksas ceļotāju klubā. Tālāk tie, kuri grib varbūt izmēģināt Travel Advantage platformu, kā tas strādā,
kā ir pati meklēšana, kā tas viss process notiek. Var sākt arī ar tā saucamo VIP kartiņu, kura maksā apmēram 17 eiro, viņš ir mēnesī, bet ar VIP kartiņu tu vari nopirkt viesnīcas, kurortus, aviobiļetes, automašīnu nomas, transferus, izklaides. Tas ir tas, ko tu vari nopirkt ar VIP kartiņu. Tas nākamais, kas ir uzrakstīts šeit, Life Experience, kruīzi, kluba piedāvājumi, to, diemžēl, ar kartiņu nevar nopirkt, jo te tu tērē lojalitātes punktus, kuri pie kartiņas tev nav, jo šie lojalitātes punkti skaitās tikai šitiem te pie pamatpaketēm. Tātad tas ir tā par to iestāšanos klubā. Un tagad es aiziešu atpakaļ. Kaut kādā veidā es sapratīšu. Jā, tad es aizgāju atpakaļ uz Travel Advantage platformu. Es paskatīšos tūlītās, kādi jautājumi jums ir. Jā, jautājumi pagaidām nav, bet varbūt tās jūs varat padalīties ar saviem iespaidiem, kas jums no šī mani stāstīja tā visvairāk patika, kas jums ir aizķēries sirsniņā, kas, tiešām ir tāds noderīgs jums. Un tad varbūt rodas arī no tā teksta kaut kādi jautājumi. Tā kā brīvais mikrofons.